Labākā kafija pasaulē, ne? Pulver kafija. Tik zin, ka tāda mēs esam. Nav izvēle. Bet tad 19. Izklausās, ka kāds šorīt nav īsti omā. Nezinu, tas jau tāda. Vai pie vainas varētu būt vakardienas spēcīgie orhideju aromāti? Kas tas tāds? Nu, pietikt aizemi. Nu tak skaidrs, ka tas bija daudz par maz. Tiešām ir tā, ka nevar normāli. Neviens tak jums neliek celties tik agri. Kā es vēl būtu gulējis. Es vispār neaizgulējos. Es jau būtu brīnījies, ja Āzijā kaut kas būtu noticis pēc pulksteņa. Nav tak pirmā reize Āzijā. Te pulkstenim pa laikam ir tikai relatīva nozīme. Viena nav. Kā tiksim? Lieliski, ka šādās situācijās protat saglabāt humoru. Te tikai pāris stundu līdz robežai. Iesim. Ka būs oficiāli, ne? Pirms 12 gadiem abi jau reiz nedaudz pabija Laosā, tikai bez dokumentiem. Draudzības stils, tad tikai man liekas priekšā, ka uzstāva, ne? Un tā vēl kontu Laos. Šis tad arī ir tas pieminētais draudzības tilts numur 4. Vēl nevar zināt, vēl jāsaraka papīri. Šis viss sakārtojas ir. Nedrīkst filmēt. Ko dabūs? Jā, dokumenti visi kārtībā. Mēs esam Laosā. Ko šoreiz oficiāli ar pasēm, ar dokumentiem. Tikai kur ir mana soma. Aizemē. No, ja no somas ir tā aizemē kaut kur. Gandrīz vai tāda kā likteņa ironija. Toreiz bez pasēm, šoreiz bez mantām. Viss, protams, atrisinās. Ko? Tai, tas normāli. Ja domāju, ka tur sēž un gan tu nemaz iekšā tā netiks. Kāda 60 gados jau cilvēks nevarētu iekāt. Nu jau tu nedaudz pārspīlē. Tik traki jau nav. Tu tādu bija iedomājies ceļojumu uz Laosku. Promos sagaid Laos. Ir nedaudz dīvaini redzot, ka autoparks sastāv tikai no kravas Ja pikapiem. 4 ceļās, tad jau šis tāda normāla diena jau ir. To Laos, sir. Thank you. We have free sandwich for you, please. Droši vien svaiga sviestmaize abiem nāks tikai par labu. Good morning. Lai tiktu iekšā Laosā, tad kārtojot vīzas, obligāti ir jānorāda, kurā robežpunktā robeža tiks šķērsota. Par brīvu nav nekas. Nu, aizvien. Iekļauts. Nu, kā Šajā gadījumā tas bija draudzības tilts numur 4. vienalga patīkami. Laosā populārākās sviestmaizes sauc Khao Ji Pate. Laos, pirmais sendvičs. Tās radās franču koloniālajā laikā, tāpēc pamatā ir bageti. Visa sāļ murādam. Līdzīgi kā vietnamiešu baņ mī. Tu esi ēdus garšīgāks iesmaizi? Es neesmu ēdus garšīgāks iesmaizi. Tas kā Andrus Rīds. Nu jā, Vietnamā bija varbūt garši varbūt. Vēl vajag. Klaņojošo suņu netrūkst. Tomēr situācija nav tik dramatiska kā dažās citās Dienvidaustrumāzijas valstīs. Visu dienu laiku tev te mīļo. Lava kucī. Laosā trakumsērga pastāv, tāpēc, ja iekož vai saskrāpē, nekavējoties meklē medicīnisko palīdzību. Būtībā Aigars tikko parādīja, kā darīt nevajag. Slavenais Laos. Laosā populārākais un, varētu teikt, nacionālais alus ir Bierlao. To ražo uzņēmums Lao Brewery Company. Un tas ir viens no retajiem vietējiem produktiem, ar ko laosieši ļoti lepojas. Braucam Laosā iekšā. Thank you, my friend. Šo viesunama laikam ir izvēlējusies Silvija. Somewhere over the river. Guest house and restaurant hotel izklausās ļoti aicinoši. Cisi man jau liek. Lūsko. Bet tas ir labi, ka mēs tik ātri varam tik priekšā īstenībā. Bez humora un optimisma ceļojumā tālu netikt. Kas ir? Primitīvi. Ar lētām naudu.
Ko tad vairāk vajag vienai naktī? Parād. Mazā kastīte. Karoka ir. Galvenais jau, man liekas, ir šeit, redzi, Mekonga. Te gan ir redzams, ka abus pārņem neviltota sajūsma un prieks. Kauču ir tā pelīte. Mums pat loks ir uz Mekongu. Čau, Mekonga atkal. Čau, Mekonga atkal. Tikai citā valstī. Viņa ļoti gārta, savukārt Tibetā. Otru pusi upei tā ir tā zeme. Čidrā robeža. Mazliet viņa apavaļ. Rekordzēs ir Laosā. Tā ir zeme. Pēc minūtēm 20 abiem baterijas atkal pilnas. Jātiek pie Laosas naudas. Laos oficiālā valūta ir Laosas kips. 1,500. Tur būs ļoti daudz naudas. Man liekas, ka maisiņu vajadzēja paņemt no viesnīcas. Man ir Austrālijas ķesana. Sajies? Sajies. Visa maksāšana notiek skaidrā naudā. Kartes pieņem tikai labākajās viesnīcās, dažos restorānos un turistu birojos. Bankomāti ir tikai pilsētās, bet nevienmēr darbojas. Kur ir mani 10 miljoni? Miljardieris atradies uz līdzenas vietas. Dodiet man uz 10 miljoni. Miljoni. Maisi nevar. Nauda ir tik daudz kā nekad. Ļoti daudz nauda. Starp citu, šobrīd par vienu ASV dolāru dod 21 500 Laos kipus. Tas jau tagad redz, ka tā ir štanga. Viss tas, ka man tas Ko? kāds ir dzīves. Nu, tas viens. Beidziet! Es jums varu apsolīt, ka kafija būs pa pirmo. Ņem, ņem. Visi ielēja maisiņā. Laosā kafija ar ledu ir ļoti populāra, jo klimats ir karsts. Thank you. Vēl vienu. Bet mēs gribam tikai vienu, es negribu tik Mēs daudz. negribam tādu. Nu jā, nu ko tu tā kaut visu man te muģini? Divas kafijas. Divu maisiņu kafiju. Pirmais sūdziens. Nu, davai. Būs salds, tu negaršos. Jā. Bet es zinu, kam garšo. Man. Stipra melnā kafija, bieži no Bolavēnas plato kupiņām, daudz ledus, saldināts kondensētais piens, dažreiz cukursīrups. Rezultāts – stipra salda, krēmīga, ļoti atsvaidzinoša. Salds jau ir šausmīgi. Saka, no maisiņas vēl neesam tēst. Un jūsim? Arī pirmais. Man tāda ledus gaudz. Kilograms ledus. Bet no maisiņa. No maisiņa. Pēc kā mums krūzes mājās? Pēc kā tu teici krūzes vai jauns krūzītes aizvērt? Sēdīsim visu krūzes ārā mājās. Saka, Nav paņem ko. kuļi. Sapērkam maisiņus. Paņem kuļķeni un nezinu. Kopķai. Nu, ko tu lūdzi kā kaut ko saprast? Jāsašķiro. Bāzi ķekšāt. Jā. Thank you. Tas salavats pēc tam man aizņem daudz mazāk vietu nekā kaut kāda vienreizējā glāzī. Tās ledus kūst, un kafija paliek vien vairāk. Jo vairāk ledus kūst, jo vairāk kafijas. Nu, man Par ir to pašu sajūta, ka cenu. kādu puskilogramu nes, jā. Laosā grilēti dārzeņu iesmiņi ir tipisks nakts tirgu un ielas ēdiens. Vienkārši lēts un ļoti garšīgs. Ko liek uz iesmuņiem? Baklažāni, cukīni, sēnes, paprika, kukurūza, tofu gabaliņi, dažreiz arī bambusa dzinumi. Tie tikai 2, tev 40. Nu, iedod viņam uz izvēlu. Jā, 20.
Iesākumā ir nedaudz piņķerīgi ar norēķiniem dēļ lielajiem nomināliem, bet tas tikai iesākumā. Pomelo? Cik tam mums taupīt ir gada? 4350 km. Cauri 6 valstīm. Caur Ķīnu, Tibetas plato, tur to sauc Lancangjiang. Mjanma, Birma, īss posms gar robežu. Laosa, upe veido lielu daļu valsts rietumu robežas. Taizeme, robeža ar Laosu. Kambodža, upe šķērso valsti ziemeļu dienvidu virzienā. Vietnama, beidzas milzīgā Mekongas deltā Dienvidķīnas jūrā. Mekonga ir dzīvības upe miljoniem cilvēku. Tajā ir viena no bagātākajām saldūdens zivju ekosistēmām pasaulē. Laosas un Taizemes robežpilsētās upe bieži kalpo kā dabīga robeža. Deltā Vietnamā dzīvo 10 miljonu cilvēku. Saulīt velkās uz vakaru. Uz Ziemassvētku vakaru. Cik es zinu, tad Ziemassvētki ir šo jauniešu mīļākie svētki. Mēs jau varam tikai paņemt teika luku. Vai ne? Ja nepatīk, tad atkāsim atpakaļ. Protams, tikai paskatīties. Jūs vispirms tieciet cauri šiem labirintiem. Vai neko nesat dzirdējuši par šīs upes maģiju? Pie Mekongas tu plāno pasēdēt tikai 30 minūtes. Un attopies pēc 3 stundām, apspriežot dzīves jēgu ar cilvēkiem no kādām 5 valstīm. Ir jau dzirdēti arī tādi stāsti, kā tu aizbrauc uz Mekongu skatīties saulrietu, un pēc 20 minūtēm saproti, ka skaties nevis uz saulrietu, bet uz alus glāzi savā rokā. Šeit viss tik mierīgs. Laiks gandrīz apstājas. Nē, laiks neapstājas. Te vienkārši neviens ar viņu nesteidzas. Viņi ir aizņēmuši visas labākās lietas, ne? Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Davai šeit tikai uzkožam un tad aizējam paēst tur, kur, man liekas, kur ēd visi cilvēki. Es esmu Laosu. Es jūtu, ka tev garšos. Kas par aromātiem nāk. Es pagaišu snošu. Nevajag spaisīt, Jā. garšīgi. Aromāts ir tāds, nu, kad baļā viens. To arī tikai bez upiem. Kā viņi to māk? Tur ir īsti noslēgt. Tie ir tā saucamie sticky rice. Kas tev? Kimči? Tie ir papajas salāti. Priecīgi Ziemassvētku. Es nezinu, ne, tas nav kimči. Es domāju, ka tas ir papaja. Augstīgs. Daudzi laosieši zina par Ziemassvētkiem, bet uztver tos kā ārzemju svētkus un jautru dekorāciju laiku. Vai vēl vienu iemeslu ballītei. Priecīgi Ziemassvētkus. Šeit ir 1, 2, 3, 4. Vēl vajag 5. Nē, nu. Laosā Ziemassvētkus svin ļoti maz, jo tā nav kristīga valsts. Te dominē budisms, nevis kristietība. Nē, kaut ko vēl pasūtīs. Es noteikti pasūtīs un kaut ko vēl. Visīstākā garša paradīze mutē. Es tad Tā ir garšīga ēdienas. Laosā ir vēl garšīgāks. gan jau ka līdzīgs, jo es tagad runāju, bet man bail, ka kamēr neaptekā sīvkalām. Vai tad tā nav ūdens izturīga? Cik tas ir garšīgi. Bet, protams, tie tak ir spicy papaya salad. Vai prāt. Kāpēc tev sarkans deguns un pulsē? Tāpēc, ka vēsīgi laukā ir. Un kāpēc tev tāds ar augu pieri? Parād mēli. Tāpēc, ka vēsīgi laukā. Parād mēli. Nerādīt. Nerauda. Man nepatīk, ka laukā augstis ir. Plus 24 grādi. Vai, ka nost. Nu, un esot tāds čiliēdājs. Mēs esam sabāruši to. Es pārspīlēju kaut ko. Čili. Tu ir čili. Tur ar sabēru. Jā. Mālacīts.
Kā tu domāji? Es domāju, ka tā ir Mekonga, ne? Es domāju, ka tā ir Mekonga. Un tu gribēji, lai tev ielaiž kādu rožu ūdeni? Tur te vandies, nē, lavas, bet tā aizem otrā pusē. Es ieteiktu Mekongas saulrieta ideālo vakaru šādu. Tu atnāc nedaudz par agru, saule vēl augstu, upe lēni plūst, un gaisā jūtams karstums, kas pamazām sāk atkāpties. Izvēlies galdiņu pašā krastā, augsts alus vai ledus kafija un skats, kas maksā vairāk nekā dzēriens. Šiem abiem šodien jau bija Mekongas saulriets. Tagad laikam mēģinās salasīt atlikušos 4 no 9 Ziemassvētku ēdieniem. Taisni vai jābrīnās, kur viņiem tas viss stājas? Kaut kas aizbūt, bet tā. Tas ir pat kāds. Visajām. Gurķis ir dzīves gars. Arī visiem. Viņš nezinu, kas tas ir skrāni. Bet negaršana pēc kā. Garšo. Sīk. Tas, ka jāēd, es saprotu, bet vai tev garšo? Negaršo. Nu jā, kad pelīte pādusi, tad miltiņi arī paliek rūgti. Tas man liekas ir par vējām. Vai tad vēl nebija tie 9 ēdieni? Vai arī es te kaut ko nesaprotu? Tik jau... Lai šajā Ziemassvētku naktī mājās ienāk miers, sirdī siltums, bet domās pateicība par visu labo. Lai gaisma, ko iededz sveces, paliek arī tevī visu nākamo gadu. Priecīgus, sirsnīgus Ziemassvētkus!